Labu vakaru, pēc ļoti ilgiem laikiem Hearthstone'ā ir aizgājis tik ilgs laiks bez neviena video, tagad laiks jaunam video. Pa šo laiku ir bijuši pāris Tavern Brawl, lielākai daļai no tiem tika uzfilmēt video, bet diemžēl faili ir zuduši. Ja nu viņus izdosies kaut kādu gūt ar laiku iemetīšu, taču varbūt tas nav nemaz tā vērts. Un šoreiz spēlēsim arēniņu un uzspēlēsim ar druīdu. Kāpēc ar druīdu? Tāpat. Tad ir druīds foršs. Druīdam ir ļoti labs hero powers, tāpēc. Un mums pirmais ir Deflords, Grūtenders un Bites, kuru mēs no tiem izvēlamies. Deflords ir patoloģija, jā, tas ir tons, bet es negribu viņu ņemt. Jo tas var palīdzēt pretiniekam. Grūtenders. Viņam ir slikti stati, plus viņš var palīdzēt pretiniekam. Tas vismaz arī ir minions. Un Bites, kas ir kā board clears savā ziņā. Jo tu vari nosist jebkuru. Tu vari nosist lielāko daļu no 4 mana minioniem ar viņu un netikt ievainots, bet, protams, tādus kā Yeti viņš nenosit. Tas ir diezgan grūti izvēlēties. Es nevaru izvēlēties ar šiem diviem, un es domāju, ka tas mana kristāls vai damage. Mana kristāls vai damage es negribu. Tagad druīds ir smags, tad varbūt mana kristāls tas var aizvietot kaut kādu, tam kārdiem, kas viņam dod mana kristāls. Protams, pretiniekam tas arī palīdz, bet pretinieks arī no druīds, viņš varbūt nemaz tik daudz no tā neiegūs, ja vien viņam nav rašīgs deks, bet tādā veidā viņam ir rašīgs deks, viņam daudz maz minioni, un liecamies, ka tā ir arēna, tur visādi brīnumi var būt, un viņš visu vienkārši izmet ārā. Vienā gājienā viņam nav kārstu, tāpēc riskēsim. Undertakers, Power of the Wild un Tournament Attendee. Patoloģija, tīri normāla kārts. Viņam ir viens health, tas neko nedod. Viņš ir 1 mana, 1, 2, kas būtu labāk nekā 2, 1 tons. Un viņš var iegūt kaut ko, bet kāda ir iespēja, kad es samanošu daudz defratu minions viņam esot laukumā. Tāpēc viņam Power of the Wild, kas var dot vienkārši 3, 2, vai buffot veselu čupu ar monstriem. Tā. Man izvēl būs ar Dark Iron Dwarf vai Haunted Creeper, bet es domāju, Dark Iron Dwarf būs labāks. Šo es negribu. Tā nav slikta kārta, bet šo es negribu, jo 1-3 ir sliktāk nekā 3-4. Un tas ir 4-4, bet tas ir 4 mana, bet viņš dod buffu un arī, varbūt man tomēr vajag early game, jo tas ir druīds. Labi, es paņemšu tomēr Haunted Creep priekš early game. Un tagad man ir grūti izvēl Claw, kas ir atkal board clears, izcils 1 mana minions un Stormwinds for late game. Es ņemšu Organu. Ir iespēja, ka es dabūšu kaut ko labu late game, bet tagad es būvēju early game. Un lūdzu late game Einstein Bark Protector. Lūdzu. Dabūjām. 3 ļoti slikts kārtas. Jā, jūs domājat, ka tas ir baigi labi, viņš jau arī, bet pa lielam jūs visdrīzākais viņu tāpat treidosit 1-1, jo jūs redzat, tas ir 6 mana Yetis. Es domāju, bet viņam ir 1 jūrī, viņš var uzbrukt 2 reizi. Tu uzbruks 2 reizi, un tu nostīsi Yetiju, un tu būs iztērējis 2 manas vairāk. Līdz ar to slikta kārtas. 3 mana, 2-2, tas ir vienkārši dārgāks Ellen Archers. Par 2 manām dārgāks. Jā, viņam 1+1 health, bet tā arī ir slikta kārta. Living Rouge, choose one, deal 2 damage, or summon 2 1/1 saplings. Tas kaut ko var dot, es domāju, ka es paņemšu Living Rouge. Šajā gadījumā mums ir ļoti izdevīgi paņemt Maidenu uz lēku, jo mums ir labs hero powers. Ideāli būtu kāda kārta, kas atļauj vairākas reizes viņu taisīt, un tad ir lieliski. Kadro or Power and Stealth. Uz Grimskēlas nemaz neskatās. Es vienkārši apsīšos, lai arī mēs zinām, ja jūs redzat swipe, jūs ņemat swipe. Choose one, transform and gain charge.
or 1% stealth, tad respektīvi tas ir Bluegill Warriors, kuram ir iespēja kļūt par 3D minionu. Nē, es ņemu swipe. Portclear. Sunwalker. Instantly, nu, te bija viegli. Tā. Šis ir ļoti slikts un silence. Šis upgrade. Šis ir, 3 mana, 3 nav nekas baigi labs, bet tas kļūst par tā kā 5 mana, 4, bet tāpat laikā mēs vēl iegūstam sev 1 weapon un 1 to tur, kā viņi sauc, armoru. Līdz ar to šis būs labākā izvēle. Plus mums ir tikai 1 3 drops. Tā, Last Champion, batkā ir Silence a Demon. Nu, ja mēs ejam pret Warlock, tā ir izcēla kārtas. Bites, es jau jums par viņu teicu, very situational, 3 man 4, 3 nav nemaz tik slikti, bet es gribu Keeper of the Groove, jo mums vajadzētu kādu silencu, ja no gadiem mums pretī iet kaut kas baigi buffots, plus arī tad 2 damage nav slikti, es tomēr ņemšu Keeper of the Groove over viņu, jo viņš ir situational. Lielam Demoni ir pārsvarā Warlock dekā, ja pat ne tikai Warlock dekā, tad ir, ja mēs pieņemam, ka viņi ir tikai Warlock dekā, jūs esat aizmirsis, vai viņi varēja būt arī kaut kur citur, vai varbūt, piemēram, kāda no leģiem skaitās Demoni. Tad tādā gadījumā ir 1/9 iespēja, kad es viņu varēšu lietot. Nu, viņi to battlecry, protams, 3 man 4, kā stāti viņam ir labāki, bet šis silence var ļoti noderēt. Wild Growth, Lovely Squire. Es gribu kaut ko priekš pirmā gājienu vēl. Jo, Wild Growth, gan an empty mana crystal. Vai tas ir labāks par Lovely Squire? Kādu droši negribu, viņš ir 1, 2 mana, 1, jā, es mainu kārtu pret kārtu, tas nav izvīt. Man pēkam nemaz nav tāda drosmīgi daudz lielo minionu, es varētu ļauties paņemt Lovely Squire over that. Nē, Garbashi. Jā, man būs grūti viņu enrageot, bet viņš tāpat laikā ir spētīgs pret maziem sūtiņiem. Man nebūs weapon, līdz ar to no tā es neko neiegūs, viņš neiegūs charģu. Un tā ir vienkārši patoloģija, tāpēc vislabākais sanāk 2 mana, 2, 3. Stats. Tā, vai mums ir dragons? Mums nav dragona, līdz ar to viņš neiegūs savu patoloģijas vibes. Innervates, Fencreepers. Vispār mums ir 2-5 drop, no kuriem viens ir ļoti labs, otrs ir sabop atkarībā no situācijas. Cik mums ir tonti? Nu, jau tonti tomēr nodara. 2 spēcīgie tonti. 6. un 8. gājienā. Es laikam tomēr paņemšu Innervate. Man baigi labi būtu dabūt 8. gājienā. Oh, the best one drops. Lieliski. Mums būs labs early games. Savage Combatant and Fetching Coach. The next time you use it costs 2 less. Respektīvi mums būs par brīvu. Bet pašu minionu instant novāks. Inspire, give your hero plus 2 attack. 4 mana 5-4. Un Inspire. Tas var noderēt. Un plus mums vajag stipru. Tā. Nullifiers Bites vai Sunwalker. Sunwalker it is. Blackwing Technician. Ja mums būtu Dragons, es viņu paņemu, bet mums nav Dragonam. Southern Forest. Ja mums laukā ir daudz minionu, tad tas ir noderēt. Un tā kā mums ir diezgan daudz early game minionu, plus vēl Living Roots, Southern Forest var noderēt. Nosī Kraken, Ice Rager, Armorize, Robocab. Mums ir patiesībā tikai es ļoti gribētu paņemt Northsea Kraken. Bet mums ir ļoti maz 2 dropu. Tā kā laikam būs jāņem. Anodized Robocab. Ice Ragers, Ice Ragers arī patiesībā nav pats sliktākā izvēle. Mums arī tikai 2-3 dropi. Bet viņi ir viegli nogalināt. Ir ļoti daudz kāršu, kas var nosīt 2. Protams, tad ir maini kārta pret kārti, bet ar hero power vismaz nevar. Bet tad arī ir kārtas, kas spēlīdz arī hero power. Es nezinu, nozīm. Mums late games ir, tāds diezgan spēcīgs veidojums. Early games it kā mums arī ir diezgan spēcīgs veidojums, bet mums ir trūkst labu 2 man minionu. Mums ir nekas. Te ir jāpadomā.
Labi, es izšķiršos par labi šoreiz early game'am un paņemšu Robocapu. Tā, Quality Raider. Inspire, tad 7 mana, 6, 6, 8, ne, 9 mana, 8, 8, nē. Mums ir jau, mums ir tikai 2 piecdrupi. 4 drupi mums ir vairāk. Es gribu pašu labāko piecdrupu, Venture Go Mercenary. Rat vai Oozes? Cik mums ir no klierošajām kārtiem? Nu, kas var nogalināt kaut ko? Nu, teorētiski šī var nogalināt. Tad pusīt, reiķināsim pusīt, jo nevienmēr viņi nogalinās. 2,5. 3, jo viņi arī teorētiski būtu killing kārtas. Tas viss. Mums ir diezgan maz borta kliera. Paņemsim tomēr sampūzi. To ne sampūzi, bet vrātu. Sampūzi iztiksim. Vai es gribu 3 šos? Your opponent's hero power cost. 3 man 4, 3, 2 battle cries. Goblin Sapphires taču neņemšu. Paņem 3 samlokeru. For the late game. Paņem sabotieri. Vai paņem sabotieri? Būsim reālisti. Ja es viņu izmetu early game'ā, kad viņš ir OP, 3 man 4, 3, tas nav slikti. Būs viņu var daudz kas nogalināt. Viņu arī tūdrupu var nogalināt. Jā, protams. Jā, patiesībā. Neko tieši tas nedod. Nu, 4. gainā viņš nereiz uztaisīt hero power. Tas liels problēmas lielam rada. Kam varētu radīt liels problēmas. Warlockam viņš nevar tapot. Mage nevar pingot. Bet Mage'am 4. gainā jau būs kaut kas much more decent par viņu hero poweru. Nu, nevar daggeri uztaisīt rogues. Iekūts healing combo priest nevar healot. Warrior powers neko nedara. Labi, druidi zaudē. Nē, es tomēr ņemšu 3. Sunwalker. Late games vajadzīgs stips. Cik slikti. Frostfalls, Kobolds vai Traumārs. Kobolds, nu, nekā labi no 2 man, 2 tontu, un tas viņu infurijas. Viņa nosit 2 2-drops. Viņa nosit 2-drops. Viņa pat iepaveic ir nosit 1 drops. Un es labāk paņemu Kobold Geomancer. Es no viņu vismaz kaut ko teorētiski varu iegūt. Tā, vēl vien Innervated diez vai ņemšu. Man liekas, man nav mehu. Nu, man ir viens mehs līdz ar to. Nu teorētiski man sanāk kombo. Viņš 1. turnā, Anodaists 2. turnā, nu. Jā, bet es labāk Ursaring Farce ir. 3 drupi diezgan švaki. Druid of the Claw. Jā, Venture Core Mercenary ir labs. Ogra Mage'ā ir zem average. Druid of the Claw. Druid of the Claw. Nu, es atvainojos charge vai 4-6 tons. Tas man patīk. Druid of the Fang, Dragonite Crusher. Es vairs neskatās. Mums atdropa diezgan daudz, mēs tagad domājam par late game. Tā, Druid of the Fang. 5 man 4 slikti. Ja man ir laukā beasts, tad viņš kļūst decent. Paskatīsim, cik mums ir beast, un tā arī izlamsim. Tā, mums ir 1 beasts, ja es samanoju panteru. 2 beasti, kamēr viņš vēl ir, kamēr viņš vēl Haunted Creep. Šis ir mehs. Tā, man ir vēl kaut 1 beasts patiesībā, tad sanāk, man pagaidām ir teorētiski 2 beasti. 3 beasti. Es nezinu, vai viņš skaitās beasts, kad viņš ir tā kā large formā. 4 beasti. Bet tas ir arī 5 drops, es zaudēšu mānu, jo es viņu metīšu. Jā, bez 5 man 7 nebūtu slikti. Šeit atkal 6 man 6, vai 6 man 9. Es izšķiršos par Draconic Crusher. Late games cerības ir Mogul Champion 50% chance to attack the wrong enemy. Deal 3 damage, tad respektīvi 1 man 2-1. Es ņemu Sludge Belcheru, jo ej un pieceņam cauri. Jā, protams, 8-5 liekas baigi daudz, 6 man it kā arī nav nemaz drausmīgi daudz.
Viņi ir diezgan viegli nogalināt. Es labāk ņemu Sludge Belcheru. Ar viņu ir problēmas, un tā arī bija mūsu pēdējā kārta, un mēs varam sākt savu arēnu runu. Mēs varam sākt savu arēnu runu. Un zināt, vai mums sanāca decent decks. Es ceru, ka jā. Mage. Mage nozīmē problēmas. Tā, vai es gribu atstāt Living Roots? Diez vai. Diez vai. Viņš, es domāju, vēlāk man vairāk noderēs. Un es izvēlu Swipe un Draconid Crusher. Oh my god. That's bad. Sunwalker. Kur ir visi mani viens dropi? Kur ir zombijs? Kur ir Worgens? Come on. Come on. Labi, turn 4 Sunwalkers nebūtu slikti. Labi, ka Mage viņam arī nav pārāk daudz variantu. Jo pēdām ir problēmas. Nu, ko viņš darīs? Ko viņš darīs? Naiv čakli. Shit. Sēnāk, naiv čakli. Turn 3. Nav nekā derīga. Spot. Es gribu, lai viņš treido. Pieļauju, viņš to arī darīs. Vai arī viņš ir go face? Seriously? Viņam ir veiksmīgs sākums. Mans, viņš pat netreido. Labi. Tā. Vai tas būs izdevīgi, ko es tikko izdomāju? Tad jāpret, ja es paņemu Swipe. Es jau tad nenogalinu. Jā, tas nav izdevīgi. My shield. Jā, viņš nopingos to shield, bet viņi tas tur. Jaukais puika. Tāpat. Tas ņomirs. Tā. Polymorphs. Viņš un viņa polymorph. Tas būs vēl kaut kāds buffs. Coins. Kurš pa vienu mānu varētu uzmest. Kaut masters. Jā, viņš noteikti cerēja novākt manu šīpu. Bet, es izlūku tieši to kārtu, kur vajadzēja. Yes! Sludge Belchers. Tagad jāpadomā. Tā, no manis iznāca 1, 2. Tātad viņš viņu nevar novākt. Viņam būs jāiztērē tas monstrs un pings, lai novāktu visu man monstru. Teorētiski te būs trades 2-1, un pēc savā ziņā 3-1, jo viņam jātērē pings. Nu, viņš jau nevar to, viņam būs abi monstri jātērē, lai tikai šito novāktu. Pārreiz, tas ne tā sarēķināju, piedodiet. Man liekas, es nezinu, kāpēc, nu es pieņemu, varbūt. Nu jā, bet pagaidām mums ir diezgan culdīgi. Mums ir šāds opcijas. Viņam paveicās. Ja Naivs būtu trāpījis, man tas būtu lieliski. Nu tā, mūsu opcija droši vien Draconid Crusher. Vai arī būtu labāk Armored Robocop? Vai es viņu iedabūt Flamestrike zonā ātrāk? Nē, labāk card draw uztaisīšu. Es labāk izvilkšu kārtu. Druided Claw, taču man tas ir labi. Un Armored Robocop as a taunt. Jā, es zinu, viņš viņu tāpat novāc, un viņš paliek dzīves. Bet es gribu, lai man ir minion laukā. Protams, ka tu būs Flamestrikes. Bet, kā saka, man ir jāmēģina kaut ko darīt. Savādāk man ir vāks. Spēcīgs met. Kā es to tikšu galā, es nezinu. Savā kāda rekra, savā kāda čals, nu viņi novāksies.
Nav jēga, man jāmet vai nu Crushers, vai Druid of the Claw, un es domāju, ka pareizākais būs Druid of the Claw into Hero Power. And go face. And this. Un šo mēs atstājam dzīvi, jo es gribu, lai viņš mēģina treidot. Protams, ja viņam ir Flamestrike, tas nesanāk, jo šis nomirst, un šis arī nomirst, un šis paliek dzīves. Bet, nu, kā saka, cerēt jau var. Sevišķi pēc viņa ilgās domāšanas, viņam varbūt ir Fireball. Vai man varbūt ir interneta problēmas. Es saku, ka man ir interneta problēmas, jo viņš neko nedara. Un visu laiku viņš darīja ļoti ātri, tāpēc, domāju, man ir interneta problēmas. Fireball. Nē, viņš atjēdzās. Tāda man nav interneta problēma. Viņš vienkārši ilgi domā. Water elementos. Ko tas tev dod? Ko tas viņam dod, ka viņš viņu iepingoja, lai viņš nākamajā gājienā viņu nopingot? Tā tagad ir jāparēķina. Man ir 8 māna. Ko es varu izdarīt ar 8 māna? Tā. Plus 2 attacks, tad man būs 3 attack. 3 attack man īsti neko nedod gan. Protams, nedabūs pret Flamestrike, viņš tā 4. 4. Vai es... Indeed. Es viņu pazaudēšu nākamajā gājienā visdrīzākais. Es negribu baigi daudz mest. Ai! Nu labi. Fuck. Misplayed. Misplays. Nē, ja viņam nav Flamestrike, tad vienalga. Es nedrīkst ilgi domāt. Man tas laika deglis satrauc. Vai arī vienīgais, vai viņš tērēs Flamestrike priekš vienu miņģeni. Varēs viņu varbūt Polymorphi, Flamecannon un vēl visādi. Un lai viņš tērē kārtu pret kārtu. Ja viņš viņu nenogalina, tad labi. Tad pret mans ir labi. Es zinu, es misplēju. Ai. Kā es šito tikšu galā? Easy. Šitā. Is my shield. Es viņu norašot, lai man ir 9-9. Ja tas manētu vēl palīdzēt. Nākošajā gainā tad man teorētiski es varu swipe Draconic Crusher combo, ja man izdodas būt minus 9. Vēl līdz 15. Tas nozīmē, man ir vajadzīgs 3 damage. Kā es varu būt 3 damage pret viņu? Daudz variantu. Man ir vairāk varianti, ko es varētu darīt, bet pēc tas mēs kaut vienu no viņiem beigās arī darīšu. Viņš uzbūs šādi. Interesanti. Vēl kāda no tā pie viņam jēga? 8-4. Flamestrike. Nu jā, pareizi. Flamestrike. Bet viņš sev arī radīja problēmas. Es vēl netaisīšu. Es pārbaudīšu, vai viņam ir 2 Flamestrike. Es pārbaudīšu, vai viņam ir 2 Flamestrike. Deal 2 damage. Tā kā mēģim ir maz iespēja hīlot.
Un, ja viņam ir flame strike, viņš metīs flame strike. Ko es šobrīd gribu? Tad man ir 9 tā kā Candy Crusher. Vienīgais viņam ir pamatīgs card advantage. Liels, ka viņš izmet šo. If you have mech, ouch. 3 man sejā, tas ir savā ziņā labi. Tiec nu galā ar viņu. Tas būs... Keeper of the Groom neko šeit vairs nedod, diemžēl. Nepaga? Dod gan. Dod gan. Tagad ir jādomā. Nu, ko skatīsimies, ko viņš spēja man izdarīt? Man ir 2-4 un 9-9, viņam 5-4. Ja viņam ir vēl viens Flame Strikes, viņš treido šo un Flame Strike, un es pazaudēju savu 9-9. Protams, viņam vēl var Polymorph, Pyroblast, Fireball, vēl miljonas kārtas, kas man tagad skruvo. Bet es teiktu, mēs esam līdzīgā pozīcijā, man nav kārtas, bet man ir Board Advantage. Board Advantage, no kura mage ir viegli tikt vaļā. Taču uz priekšu pēc tā, cik viņš ilgi domā, varētu būt, ka viņam nav līdzekļi, lai šajā pašā gājienā tikt vaļā. Tas man neuztrauc. Tas arī man neuztrauc. Un viņš go face. Aha, tad viņš man mēģina rašo. Zombie čauš šeit man nepalīdz. Cik pušlaik? 5 plus 4, tā 5 plus 2, tas ir 7. Viņam droši vien rokā ir Pyroblast. 7, 11, 15. Es nevarētu viņam faceā. Es zaudētu. Ja viņam faceā, es zaudēju. Tāpēc... Man ir jāmet viss, kas man ir laukā. Viņš noteikti nostīs zombiečā, jo tas viņam ir izdevīgi. Jā, šāreiz diezgan šāki. Nu kā, viņš tagad treido 5, 4 into 9, 5. Tad droši vien 3, 3 nosit zombiju, čau. Spider Tank. Tad viņam nav Pyroblast. Tad viņam ir 4, 4 minions. Jā, laikam jau esam zaudējuši. Jo es... Ja es nezinu, kā Iron Back Protector, tas varētu arī palīdzēt. Bišķiņas palīdzētu. Tā teikt, mēģināt atgūt bordu. Es brainded un sit nošķito. Viņa ir arī brainded. Jā, es zinu viņam it kā. Viņš tā kā ir ieguvis, bet tajā pat laikā. Doing Farseer. Vai tas man izglābj? 8, 10, 13, 16. Ko mēs esam diemžēl zaudējuši. Diemžēl. Diemžēl mēs esam zaudējuši. Es nevaru sevi izglābt. Ja es nosistu to, es pazaudēju 5, bet tad tāpat paliek 14 tā kā dzīvības. 15 dzīvības. Es tāpat laikam mirstu. Man vajadzēja healot. Ja es healotu viņu, tad mēs ir little... Jā. Pasties, mums varbūt viņš ir braindead. Noriskaisim, varbūt viņš ir braindead un nemāk rēķināt. Nē, viņš nav braindead. Viņš māk rēķināt. Such a BM. Jūs iedomājaties, viņam būtu... Nē, viņš tāpat ar to Lidl uztaisīt. Viņam bija garantēti Lidl. Nu jā, bet... Ja viņam būtu 3, un viņš netrāpītu man, tad mēs varētu vinēt. Nu, ar šo nesmuko zaudi atvados no jums līdz nākamajai reizei.